Šoreiz raidījumā uzgriezts skaļāk neliels ieskats Baltijas valstu jaunās elektroniskās mūzikas skašu festivālā Baltijas taka, kas šogad norisinājās pirmo reizi, tostarp arī Liepājā. Iepazīsimies gan ar cilvēkiem, kurus aizrauja elektroniskā mūzika, gan ar tādiem, kas meklē jaunas idejas un jaunus izpausmes veidus savā muzikālajā karjerā. Un uzzināsim elektroniskās mūzikas meistaru atbild uz jautājumu, vai elektroniskajai mūzikai ir dvēsele vai nav. Ideja par festivālu Baltijas taka radās bijušajam liepājniekam Kristapam Puķītim, mūzikas izdevniecības Dirty Deal audio vadītājam. Viņš sapulcināja dažādu žanru mūziķus no visām Baltijas valstīm, kas nedēļas garumā strādājot radošajās darbnīcās radīja elektroniskās mūzikas skaņdarbus. Uzmanību! Aiziet! Es strādāju ar latviešu elektroniskā mūziku. Mums ir sava izdevniecība un mūziķu kolektīvs. Un jau kādu laiku, jau vairākus gadus strādājam ar lietuviešu Renegades of Bump mūzikas izdevniecību, kur tur strādā ar lietuviešu jaunu elektronisko mūziku. Tad kaut kā tos 2 gadus strādājot ar jauno mūziku un tieši ar pašmāju tad draudzēties ar lietuviešiem. Kaut kā likās, ka mēs katrs savā valstī atsevišķi tur ir izveidošana tās komunas, tad likās interesanti to visu apvienot. Tā kā mēs jau vienāds intereses un plus viņi vien to pašu dara un valstis maziņas, un tad mēs kopā lielāks spēks. Tā jau, jā. Ir 5 mūziķi no Igaunijas, 5 no Latvijas, 5 no Lietuvas un plus pa vokālistei no katras valsts kopā sanāk 18 dalībnieki. Un esmu uztaisījuši 6 darbvietas, 6 studijas. Tad arī visi pa grupām daloties arī strādā. Mūsu vecums ir sākot no 17 gadiem līdz 30. Un talantīgi dažāda žanra elektroniskās mūzikas mūziķi. Nav tikai, kad ir tur tīri elektroniskās mūzikas mūziķi, mums arī šeit ir instrumentālisti, kas tur daudz instrumentu spēlē, ir arī, piemēram, Sandrim, kas arī šeit tāpā strādā, viņš ir ar klasiskās mūzikas backgroundu un šeit ir dažādi tie mūziķi, tā ka viņiem ir interesanti jaukties kopā un viņi pat nav, pirms tam, viņiem nav bijusi tāda pieredze strādājot ar savādākiem mūziķiem. Tieši tāda ir tā doma, kad viņi strādā kopā un rada jaunas skaņdarbas kopā, kuras arī mēs pēc tam izdosim. Ko gribās panākt? Gribās panākt to, lai tas Latvijā un Baltijā tas elektroniskās mūzikas tā skatuve vai tirgus, to tā var nosaukt, lai viņš kaut kā nostiprinās un ir vairāk tie sekotāji un tiem pašiem mūziķiem. Tā kā mūsu mūziķi ne ar ko neatšķirās kvalitātes ziņā ar to, kas ir ārpusē, varbūt mums pat viņi ir labāki brīžiem. Šajā studijā kopā strādā 4 mūziķi no Lietuvas un Igaunijas. Repere Ašniko ir no ASV, bet kādu laiku jau dzīvo Rīgā. Viņi visi tiekas pirmo reizi, bet pusotras dienas laikā kopīgi spējuši radīt jaunu skaņdarbu. She knows she got it good. You can test her if you're daring. She's a one step ahead. She sways her hips if you're scared. These boys are sloppy drunk off of what she has to offer. If they rough, she rougher. When they soft, she's softer. Mermaid girl, does your smile reach your eyes? When you never have a low, do you appreciate these highs? The hell is that voice? If you're right,
Yeah, it's a new experience, I think. One track a day. Tā ir jauna pieredze. Viens ieraksts dienā, tā ir laba lieta. Katru dienu jauns izaicinājums, jauna komanda, jauna dziesma. Team and, new song. Sometimes, you just have to sit. Dažkārt vienkārši ir jāapsēžas un jāmeklē iedvesma. Dažreiz tā nāk no nekurienes. Parasti gan tas vienkārši ir darbs, bet nav grūti būt iedvesmotam, ja apkārt ir talantīgi cilvēki, kuriem ir idejas un tev pašam arī ir idejas. Tā ir lielākā iedvesma no cilvēkiem, kuri ir apkārt, un ar to pilnīgi pietiek, lai radītu ko jaunu. Well, for me at least, it's just working with. Tas ir darbs ar brīnišķīgiem cilvēkiem no Baltijas valstīm. Varu redzēt un iepazīt talantīgus cilvēkus. Tas ir forši strādāt ar šiem mūziķiem un gūt prieku nedēļas garumā. Ir patīkami strādāt ar tik daudz producentiem, kā reperei. Daudz skaņdarbu top, sajūtas gluži kā Ziemassvētkos. Vienā no radošajām darbnīcām sastopam arī mūziķi no grupas The Satellites Edgaru. Es esmu arī, protams, saistīts ar mūziku, gan ar citām lietām ikdienā, bet šeit es atbraucu ar savu analogo sintezatoru un es vēlos šonedēļ iesaistīties varbūt kādā elektroniskā projektā ar savu analogo dzīvo instrumentu un varbūt laust kādas robežas, ko mēs ar satelītiem varbūt neuzdrošinamies ikdienā darīt. Tieši šogad pie tā strādājam, pie jaunām idejām, jauniem varbūt virzieniem, uz ko iet, ko darīt, kā dzīvot tālāk. Un tad šis ir lieliski iespēja pavadīt nedēļu citā vidē ar cilvēkiem no citām valstīm, Igaunijas, Lietuvas, iepazīties, aprunāties, pierakstīt, kas ar ko strādā, kas ko dara. Ko jau esat radījuši tagad šīs 2 dienas, vai ir jau kāds skaņdarbs noteikti jau ir tapis, ja? Ir tapuši, jā, mēs vakar ļoti daudz eksperimentējām, mums bija tiešām kādas 10 dažādas idejas, kas tika ierakstītas, bet dienas beigās palikām pie vienas, un tad to arī attīstam, veidojam un cenšamies tagad nobeigt izskalam. Kā ir ar sadarbību, jo tas, ka bieži vien ir tā, ka šis ir darbs un ir misija uztaisīt to dziesmu, varbūt kur rodās tā iedvesma, kā ir ar sadarbošanos un vai tas ir tik vienkārši, tas nemaz nav tik vienkārši? Nav vienkārši, jā. Mums ir citām grupām ir tā, ka varbūt visi cilvēki ir vienoti ar vienotu ideju, to vīziju, kā viņi sevi redz un dzird, un mūsu gadījumā mēs esam ļoti dažādi un ar dažādiem skatījumiem uz to mūziku, un tad mums ir varbūt grūtāk atrast to kopējo ceļu, bet tāpat laikā ir ļoti interesanti. Mums ir no Igaunijas ģitāra, mums ir no Latvijas sintezators analogais, un tad ir Normans ar šiem elektroniskiem bītiem un sampleri, kas ir vēl pavisam kaut kas cits, un tad to visu apvienot ir nav tik vienkārši. Edgars strādā kopā ar mūziķi Lauri no Igaunijas. Man festivālā piedalīties uzaicināja draugs. Manā muzikālajā dzīvē bija iestājusies tāda kā pauze. Šī bija iespēja atgriezties un izmēģināt ko jaunu, jo iepriekš ar elektronisko mūziku man nav bijusi saistība. Esmu klasiskās mūzikas komponists. Ielūkojāmies arī telpā, kur darbojas Kristaps un Niklāvs. Kas ir tas galvenais, ko jūs gribēsiet paņemt no šī festivāla savu līdzi? Manā gadījumā noteikti jaunas zināšanas, tieši tehniskās zināšanas, un, protams, arī jauni draugi, pieredze un tā, pozitīvas emocijas. Bet ikdienā jūs vienatnē strādājat, ja jums ir savu sadarbības partneri, teiksim, kāds ikdienā notiek? Mēs kopā ar Niklāvu esam kolektīvā Dirty Deal Audio,
Niklaus gan nav uz vietas Rīgā, bet mēs esam, teiksim, tā būvējam savu studiju tur, un tur arī kopā strādājam ar pārējiem Dirty Deal audio biedriem un veidojam mūziku arī tā, bet pārsvarā visas tās idejas un tās top vienatnē, mājās. Jā, kāpēc tieši šīs veidas mūzikas, nevis, teiksim, tur sēdēt reāli pie bungām un roku taisīt? Kāpēc tieši elektroniskā mūzika patīk? Tāpēc, kad ir tā, ka rock mūzikai vajag grupu. Tur ir buņģieris, ir čals pie basģitārs, pie vokāla un tā tālāk. Te ir viena cilvēka grupa. Te var pielikt ģitāru, bungas, pats iedziedāt un tā kā tas ir pavisam vienkāršāk un laikietilpīgāk. Bet tas nav tā, ka tā ir mūzika bez dvēseles kaut kā tā nav? Man šķiet, tas ir tāds baigais stereotips, jo mūzika bez dvēseles, man šķiet, ka vispār nav mūzika, jo tā man šķiet arī ir, jo nevar tā iedalīt, kad, piemēram, rock mūzika ir labāka, jo tur kaut kas ir foršāks, jo tur čalam garāk mati nekā beatmakerim, vai arī viņš tur pie ģitāras dzied un spēlē kaut ko. Vienmēr saka, ka elektroniskajā mūzikā nav dvēsele vai nav tās sajūtas, vai ne? Bet to parasti saka cilvēki, kas neklausās elektronisko mūziku, un viņi varbūt nemaz nav devuši iespēju saprast to mūziku. Jo, teiksim, viņi meklē uzreiz kaut kādu grūvu vai kaut kādas dzīvās, nevis dzīvās skaņas, jo būtībā arī elektroniskā mūzika izmanto tās pašas bungas, tikai, viņas tiek vai pārtaisītas vai kaut kā tā, bet visa pamatā jau tāpat ir, tur tālāk varēsiet redzēt elektroniskās mūzikas basu spēlē ar elektronisko ģitāru. Tā kā es domāju, ka tas ir stereotips, kas tiks izkliedēts drīzumā Baltijā noteikti. The music is music, whatever. Yeah. Is it rock? Is it Mūzika ir mūzika, vai tas ir roks, vai pops, vai hip-hops, vai elektroniskā mūzika. Elektroniskā mūzika nav žanrs. Tā ietver visu. Elektroniskā mūzika var būt pops un roks. Tā ir nākotne. Ielikt skaņu datorā, var teikt, elektroniskā mūzika ir nākotnes skaņa. Machines and computers, so I think it's the sounds of future actually. So you can make rock music on your computer. Rock mūziku var arī uztaisīt ar datoru palīdzību. Man ir draugs, kurš uztaisīja smagu rock mūzikas ierakstu tikai uz laptopu. Festivālā Baltijas taka tapušos skaņdarbus plānots izdot CD formātā, un arī nākamgad Kristaps sola elektroniskās mūzikas festivālu. Tas būšot vērienīgāks ar daudz vairāk publiskajām skatēm, lai gan elektroniskās mūzikas cienītāji, gan tie, kas vēlas iepazīt to, varētu baudīt dažādu mūziku kopīgi radītos skaņdarbus.